Sveiciens visiem biškopiem. Šodien strādāsim ap paviljonu. Konkrēti šo saimi skatīsimies. Patreiz tās diezgan ok ienesums. Viņa man nav izpietojusi vēl. It kā neaizgājis pietošanu. Neesmu ņēmis medu no viņas nost. Tā kā mēģināsim kaut ko noņemt nost. Uzvilkšu masku, jo viņas kaut kā nav baigi draudzīgas. Viņas bišķi tusmīgākas visas man tā šķiet paviljonā nekā parastajos tropos. Ne pie skrējām, bet tieši, ka tu tā kā pa ligzdu gribi darboties. Vai arī vienkārši šitās saimes tādas ir bišķi dusmīgākas. Vidā vispār diezgan ok, interesanta saima. Viņa man izdzīvojas diezgan ilgi. Arī izdzīvojas tādu momentu, kad viņai bija baigi daudz ēcītes. Un es domāju, ka viņai būs beigas, bet viņa kaut kā pat pārsteigumu kārtā pēc nelielas apstrādes mierīgi izdzīvoja. Un tāpēc visam vairāk gaisa pat iet iekšā. Es neesmu ņēmis medunos šitām te. Un pirmie 2 korpusi tur jābūt pavasara medum. Un es domāju, ka viņam jābūt beidzot aiztaisīt un ciet. Un tad šitie te 2 bija uzlikti vai 3. Tagad uz aveni. Šitas nesam uzlikt vienkārši, lai viņš kaut ko dara. Es nepadomāju, ka tieši sanāk likt rāvnus. Ško liekas man izsakrāmēt. Un te liks. Vienkārši, lai viņas velk viņu. Kaut kā pat pienesuši bišķi. Šajā ziņā nav baigi ērti. Jā, kaut kā nesanāk, jo kur vēl nesanāk tā. Tas diezgan labi, bet tas telpas arī diezgan labi. Vēl nav gatavs. Šitas jau ir tagad avenes mēģis. Atbrīvot vietu. Šitās lietēnās dienas traucēja. Vajadzētu. Visu laiku grib arī sliept kaut ko. Tāda interesanta saima vispār.
divi stāvi, divi. Tur stāvēja jau ilgi. Arī labi pieliec. Tā būs tagad savēsta līdz Liepai. Šitās tā arī trīs šitos stāvus pieliec ar medu. Šitais stāv jau labu laiku. Pavasara puses. Tad ir trāni noteikti. Tas tās varēs nomās. Tad būs virīsim ārā. Tur ir iedēti trāni. Pat šitā sāna baigā. Vajadzēs pavairot viņu. Šito darbu vajag izdarīt. Tāds arī nebūs. Uzgājis uz šeit, tad bija. Un trāmas iedējusi bišku. Es domāju, ka viņš vēl nebūs saķēries. Vajadzēja būt tas siltums pirmā. Un bažas sāk ķerties jau. Šitā nevajadzēja. Tas varbūt āda nebūs. Es šogad baigi lietains. Un nevar tā kā līdz galam nobrīst. Laicīgi tas medus. Tāpēc es tā kā nerāvu nost neko un vienkārši liku klāt. Turpināsim skatīties. Tā jau sen bijusi telpa. Varbūt pat ir bišku šādas te. Nu, siltumā viņi bija ok, gan jau nebūs saķērušies, tāpat bišku varbūt ir šādas te. Upnos iekšā. Jau 100%.
tos ir riktīgais taisītas. Riktīgais taisītas. Izdevījumiem. Es parasti pirmo rindu cenšos likt ar izvilktām bišu šūnām, kuras ir gana platas, lai māte neiet, jo ja ieliec tādus rājumus medus, kur ir bišku tranu šūnas kaut kādas, tieši virs līgzdas kā pirmo stāvu, tad viņa mēdz piedēt, tepat viņa bija otrajā iedējusi. Tad, vienmēr es cenšos likt pirmajā beztrā. Nezinu, kas šogad būs Liepā. Kaut kas sanesīs vai ne. Vajadzētu tā speciāli sagatavot saimas tieši uz Liepu. Bet, protams, man nebija tik daudz viņas un kaut kā šogad atskot. Viņa grūti sagatavot tā. Ja tā var, kā saka, ienesmes, piemēram, avenes, ja? Tad tu tā kā nevari it kā viņu laist garām, ja, jo tas tās var teikt 100% ienesums un labs medus vienmēr. Tā kā es nevaru uzreiz pēc ābelēm vai pirms ābelēm kaut ko dalīt, taisīt. Vairs pēc ābelēm nedēļa un ziet jau aveni. Tā ir riktīgi pavasarījums. Tagad nav baigi dusmīgs, lido ārā, kaut ko dara. Tā jau es daļai arī dēļ tā, ka daudz stāvi. Bišku te atlikt arī to visu un dēļ laika apstāv. Šīs ir labas bītas īstenībā. Nav viņas ne pirktas neko, bet viņas ir tādas, ka man viņas ir izdzīvojušas visādas variantus. Kā saka, vienmēr izdzīvojušas. Ietīsim par iekšā. Savādāk, ka nesīs, tad viss tecies ar medu. Labāk vai viņam iekšā, mēs pašas tad tiek galā ar to. Mēs ieliksim tiklu, sviestus, rāmus un citas saimas. Tā, noņem pagaidām tās divas telpas, kur kopā ir kaut kā 20 litri. Un tad vēl ir 3 vai 4 viņas vēl var pabeigt. Nezinu, cik ilgi ziedēs avene ar krūku. Un kad tu Liepa vērsies vaļā, atkal vajadzēs kaut ko likt. Nav viegli sabalansēt tas. Vēl kā tā, davai, visiem sveicieni no Jumfrūdas biškopja.